Tas, ko es gribēju šodien parunāt, man saslēdzās dažas domas prātā no tā, ko pagājušajā nedēļā, vai aizpagājušajā nedēļā arī daži cilvēki runāja. Man liekas, arī viena no lietām, ko Edgars, bet arī vēl citi. Es ceru, ka neviens nedusmosies par to, ko es izmantoju šos piemērus. Bet bija par, tas cilvēks teica par to, ka viņam ir gaidāma darba sapulce, un viņš bija diezgan pārliecināts, ka viņu atlaidīs tajā darba sapulcē. Bet kāpēc viņš bija pārliecināts, ka viņu atlaidīs tajā darba sapulcē? Tāpēc, ka viņš nebija strādājis pēc savas labākās sirdsapziņas, viņš nebija darījis visu tieši tā kā vajadzīgs, un viņš zināja, ka kaut kas nav labi, un visticamāk, ka viņu atlaidīs. Un tāds nemieris visu laiku, un viņš tā kā visu laiku par to teica, ka viņu atlaidīs, bet tajā sapulcē vispār par to nerunāja, pilnīgi ne. Bet problēma bija tāda, ka viņš to bija iecerējis, tāpēc, ka viņš savā prātā, viņš redzēja, ka viņš nav kārtīgs strādnieks bijis. Un tā mana doma bija par šo dienu, kura tuvojas un kurā mums visiem ir jādod atskaite, kurā nepielūdzami vai kā citādāk visiem viņa pienāks šī tiesas diena. Un kā mēs katrs viņu gaidam. Un ja tu esi grēcinieks, vai ja tu esi dzīvojis grēkos un kārībās, tu zini, ka tā diena nāks. Un tev nav, ja tu padomā, tad tev nevar būt miera par to. Tev nevar būt miers par dienu, kad Dievs nāks tiesāt pasauli. Bet savukārt, tev var būt miers un drošība, ja tu esi visu darījis pareizi. Bībelē mums dod tādas arī raksturvietas, kurās cilvēki zina, ka tad, kad viņi sagaidīs to kungu, viņiem būs drošība, viņiem būs miers, viņi sagaidīs ar viņu ar prieku, nevis ar stresu un neizdarītiem darbiem. Piemēram, Pāvils tā teica, pirms savas nāves, es esmu cīnījies labu cīņu, es esmu pabeidzis savu kursu, es esmu turējis ticību. Turpmāk man ir nolikts taisnības kronis. Viņš zināja, ka tā ir nākamā lieta, kas viņu gaida viņš drīz mirs, un mēs pēc cik vēstures varam arī noprast, viņš mira tajā pašā gadā un kaut kur apmēram tajā pašā laikā. Viņu nogalināja, nocirta galvu, bet viņš zināja, ka viņš ir visu pabeidzis, un tad, kad tā teikt priekšnieks nāks un būs šī sapulce, būs šī atskaite, viņš nebaidījās, ka viņam pateiks, ka viņš būs nederīgs vai vēl kaut kas. Viņš zināja, ka viņš ir izdarījis visu un viņš saņems taisnības kroni, ka viņš ir pabeidzis. Arī Jānis rakstīja savā vēstulē 4. nodaļā. Šajā mūsu mīlestība tiek darīta pilnīga, ka mums var būt drošums tiesas dienā. Tāpēc, ka kā viņš ir, tā arī mēs esam šajā pasaulē. Tāda interesanta arī frāze drošums tiesas dienā vai drošība. Kad tu aizies uz tiesu un tu zini, kāds būs iznākums, to nav par ko baidīties. Jo, ja tu esi, piemēram, bijis noziedznieks, zaglis vai jau kādā citā veidā krāpies, un tu zini, ka tiesas diena nāk, tev nav nekādas drošības par to. Ja nu vienīgi tu vari savā prātā izdomāt, labi, es tagad atvainošos vai meklēšu piedošanu, un tad kaut kādā veidā cerēt uz žēlastību. Bet pie Dieva, protams, tas tā nestrādās, mēs zinām. Un tas, par ko es šodien nedaudz gribēju parunāt, ir par tiesas dienu. Bet patiesībā tas ir nedaudz sarežģītāk, jo, ja mēs lasām jauno derību, tad var redzēt, ka būs 3 tiesas dažādām cilvēku kategorijām. Gan tad, kad Jēzus nāks, gan arī pēc 1000 gadu valstības. 3 dažādas tiesas, un gribēju parunāt par to, kas gaida grēciniekus un kas gaida tos, kas ir glābti, tos, kas ir ticīgi. Pirmā tiesa, viņas nav obligāti kaut kādā īpašā secībā, bet tā ir, es arī nezinu nosaukumu kādu nosaukt, bet viņa nosauktu par Dieva valstības tiesu. Tas ir par viņa draudzēm un viņa kalpiem, kur Jēzus specifiski dažos evaņģēlijos norādīja, ka viņš ir tas, kurš aiziet prom, kā šis saimnieks, kurš iedod dažādus talantus vai ko citu. Un viņi ir tie kalpi, sākumā tie bija tie apustuļi, pēc tam arī pārējie, kas pievienojās. Un tā ir šī tiesa, kad viņš nāk un mēs visi atskaitīsimies viņam. Arī tas ir, te ir runāts par to, kur viņš saka, ka ir valstībā, Dieva valstībā ir labā sēkla, ir sēta un ir sliktā sēkla, tie kvieši un tās nezāles ir tās airenes. Un tad, kad viņš nāks, pie viņa nākšanas, no viņa valstības tiek izņemts ārā. No viņa draudzēm tiek izņemtas ārā šīs sēklas.
Piemēram, arī Lūkas evaņģēlijā ir tā aprakstīts, ka viņš ir aizgājis prom, saņemt valstību, un tad, kad viņš bija atgriezies, viņš pavēlēja šos kalpus aicināt pie sevis, kuriem viņš bija iedevis naudu, lai viņš varētu zināt, cik daudz katrs bija nopelnījis ar tirgošanos. Un tad mēs redzam, un tāpēc ir ļoti svarīgi arī saprast, ko nozīmē Dieva valstība un draudze, tādas lietas, ka tad, kad viņš nāk, tad ir 3 dažādi veidi, protams, tie cilvēki, bet tie 3, kuri tā izteiktāk parādās. Viens, kurš ir bijis uzcītīgs visās lietās, un viņš nopelnījis ļoti daudz, cits tur nopelnījis nedaudz mazāk. Bet ir viens tā kategorija, kura ir noslēpus un vispār nav domājusi par peļņu, tāpēc, ka viņām bija nepareizs priekšstats par šo kungu, par šo ķēniņu, kurš ir aizgājis, par Jēzu principā. Un tas vienkārši cilvēks, kurš ir draudzē, viņš varbūt kalpo, bet viņš nav glābts. Viņš nekad nav piedzimis no jauna, viņš nekad nav bijis pestīts no saviem grēkiem. Un tad viņš rakstīts, ka viņam būs daļa ar neticīgajiem, kur būs raudāšana un zobu griešana. Jo ļoti daudz cilvēki meklē būt kompānijā ar ticīgajiem, un tā kā Jūda, piemēram, viņš arī bija un kopā ar pārējiem ticīgajiem, bet tā tikai tas, ka viņš atradās Jēzum blakus un viņš atradās pārējiem apostoļiem blakus, tas nekādā veidā viņam nedeva mūžīgu pestīšanu. Viņš bija kalps, viņš bija pat apostolis, viņš iespējams darīja brīnumus, vēl kaut kādas lietas, ko viņi visi pārējie darīja, dzina ārā velnas un citas lietas, bet tas viņam nepalīdzēja pret viņa grēkiem, jo mēs saprotam, ka viņš arvien vairāk nocietinājās, un līdz pienāca brīdis, kad velns viņu varēja spēcīgi izmantot, un velns iegāja viņā, un velns viņu izmantoja, lai nodotu viņa kungu. Bet viņš bija šajā draudzē, bet tomēr viņš bija šī nezāle, līdzīgā veidā, kā tas arī būs, kad Jēzus nāks. Tad būšana draudzē vienkārši nepalīdz būt tavu glābtu no grēkiem. Tas ir katram cilvēkam atsevišķs personīgs piedzīvojums ar Dievu, kad viņš nāk pazemībā pie Dieva un atzīstās visā, ko viņš ir darījis, vai kāds viņš ir bijis, vai kāda viņam bija attieksme. Katrs nedaudz citādāk to piedzīvo, bet kā viņš piedzīvo Dieva svētumu, viņš piedzīvo Dieva tuvumu, un Dievs viņam brīnumainā veidā piedod grēkus. Bet draudze ir tā vieta, kur būt droši, kur ir droši atrasties un kur kalpot Dievam. Līdzīgā veidā, kā tas ir bijis vēsturē citās tādās vietās. Piemēram, Noā šķirstā bija visdrošākā vieta plūdu laikā. Tas nenozīmē, ka visi Noā šķirstā bija glābti. Es nezinu par viņa dēliem, mēs zinām tikai par Noā. Viņa dēli bija iespējams tādi paši kā visi pārējie. Vienkārši paklausīja tēvam un iegāja šķirstā. Bet tā bija drošākā vieta, kur atrasties. Un tāpat arī šobrīd drošākā vieta, kur atrasties, ir draudzē. Tas ir nepārprotami, kā Jēzus arī to izveidoja daudz iemeslu dēļ. Bet tā pirmā tiesa ir par viņu draudzē, viņa valstībai. Un tas notiks, kad Jēzus nāks. Otrā tiesa, ko mēs redzam, ir, kad Jēzus nāk uz zemes, kad viņš jau ir atnācis, tad viņš šķiro tautas, jūs zināt šo tiesu, par avīm un kazām. Senāk citi bija tulkojuši kā āži. Tā ir tiesa šiem visiem pārējiem uz zemes, kas ir. Tātad viņš paņem tos, kas ir viņam kalpi. Viņš viņus, es nezinu, kā viņš viņus iztiesā, bet ir rakstīts dažādos veidos, kā viņš tiesās. Bet tad, kad viņš nāk, tad ir vēl šī otrā tiesa, kur visām tautām. Viņš sapulcina tautas, un tur rakstīts tā. Mateja 25, kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi svētie eņģeļi kopā ar viņu, tad viņš sēdēs uz sava godības troņa, un viņa priekšā tiks sapulcētas visas tautas, un viņš atšķirs tās citu no citas, kā gans dala avis no kazām. Un viņš liks pa savu labo roku, bet kazas pa kreiso. Ja jūs zinat, kā tas viss notiek, kā Jēzus nākšana nāk, tad tie, kas viņam ir uzticīgi, tiek pacelti kopā ar viņu gaisām, pēc tam nāk ar viņu zemē. Bet viņš ir nonācis zemē, un viņš sapulcina tautas. Un tad viņš viņam spriež tiesu. Un tiesa, šeit ir interesanta tiesa, jo šeit viņš netiesā, šeit šī nav galīgā tiesa, jo šeit viņš vēl nespriež tādu tiesu, kā jūs zinat, būs beigās, bet šeit ir tiesa par to, ko jūs darījāt maniem brāļiem. Tas ir vienīgais noteikums, kas šeit parādās. Vai jūs darījāt labu maniem brāļiem, vai jūs darījāt labu maniem brāļiem. Un,
Te runa par ticīgajiem, kas varbūt nav obligāti draudzēs, bet kas ir darījuši labu Jēzus brāļiem. Tā kā, piemēram, Jēzus bija šie 12 apustuļi, un viņi gāja kaut kur, kādi viņus uzņēma, kādi viņiem palīdzēja, un tie bija tie, kas darīja viņiem labu. Pēc šīs tiesas ir, cik Bībele mums atklāja, ir 1000 gadu valstība, ko Atklāsmes grāmatā ir aprakstīts, ka Jēzus ir nonācis, un ir šī 1000 gadu valstība, Sātans ir ieslodzīts uz 1000 gadiem, un tad paiet tie 1000 gadi, kur ir skatoties no mūsu skatu punkta labākie 1000 gadi, kas ir bijuši. Un tad ir šī lielā baltā troņa tiesa. Tā ir galējā tiesa visiem, kas nebūs pirms tam augšām cēlušies un valdījuši kopā ar Kristu 1000 gadus, jo jūs atceraties, ka tur rakstīts, ka pirms tam ir šī augšām celšanās un cilvēki var valdīt ar Kristu, tie, kas ir cietuši viņa vārda dēļ, bet pārējie pēc tam gaida vēl šos 1000 gadus, un tur aprakstīts tā. Un es redzēju lielu baltu troni un to, kas uz tās sēdēja, no kuras sejas zeme un debesis bēga prom, un priekš tām netika atrasta vieta. Un es redzēju mirušos, mazus un lielus, stāvam Dieva priekšā, un grāmatas tika atvērtas, un cita grāmata tika atvērta, kas ir dzīvības grāmata. Un mirušie tika tiesāti no tā, kas bija rakstīts grāmatās, atbilstoši saviem darbiem. Un jūra atdeva mirušos, kas bija tajā, un nāve un elle nodeva mirušos, kas bija tajās. Un tie tika tiesāti ik viens atbilstoši saviem darbiem. Un nāve un elle tika iemestas uguns ezerā. Šī ir otrā nāve. Un kurš vien netika atrasts rakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns ezerā. Un šī ir galējā tiesa. Tas ir katrs cilvēks individuāli tiek iztiesāts pēc tā, ko viņš ir darījis. Un visi stājas Dieva priekšā. Un, manuprāt, tam ir nozīme, ka tur ir teikts, ka tas tronis ir liels un balts, ka tas ataino Dieva varenību un Dieva svētumu un Dieva taisnīgumu, ka viņš ir pilnībā balts un visi pārējie, kur nostājas, visi cilvēki, kuri ir grēkoši, viņi nevar būt balti, viņi nevar būt tīri un šķīsti, un visi tiek salīdzināti pret to, kāds ir Dievs, un tad ir šī dzīvības grāmata, un tiek skatīts, kurš tur ir rakstīts, kurš nav rakstīts. Un visi, kas nav rakstīti, saņem mūžīgu šo sodu uguns ezerā. Ir vēl interesants lietas, ko es esmu pamanījis no jaunās derības saistībā ar šo tiesu. Un šeit, man liekas, tas runāts par šo pēdējo tiesu, kur Jēzus norādīja tiem, kas viņam sekoja, klausījās pūļiem, tur bija jaukti pūļi, tur bija ticīgi, neticīgi, ziņkārīgie, visādi cilvēki tur bija. Un viņš šai paudzei teica, ka Sodomai un Gomorai tiesas dienā klāsies labāk nekā viņiem. Ka viņiem būs briesmīgāks sods. Bet tāpat viņi tiks tiesāti. Bet savukārt viņš salīdzināja, ka ninivieši, viņš neteica, niniviešiem klāsies tiesas dienā vieglāk vai panesamāk. Viņš teica, ka ninivieši celsies tiesas dienā pret šo paudzi. Ka ninivieši nosodīs viņus, nosodīs tos izrēlēšus, kas bija Jēzus laikā, kas noraidīja acīm redzamo liecību par kungu un glābēju, kurš ir nācis šajā pasaulē. Un kāpēc ninivieši celsies tiesas dienā? Tāpēc, ka viņi nožēloja. Viņi atgriezās, viņi bija pagāni, un Jēzus teica, Dievs teica šim Jonam, ka viņi neatšķir labo roku no kreisās, un ka viņi ir pilnībā samaitājušies, pilnībā pagāni šie asīrieši, slepkavas un nežēlīgi, viņi bija visādi, viņi bija. Bet viņi nožēloja, viņi atgriezās, pat ķēniņš sēdēja maisodamos un pelnos. Un Pāvils arī min tādu frāzi korintiešiem, vai jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli? Ka jūs tiesāsiet arī eņģeļus? Un te ir rakstīts, ka ninivieši celsies tiesas dienā un notiesās. Tā, ka viņiem būs arī kaut kā teikšana. Es nezinu, kā Dievs to darīs, bet man likās interesanti to pieminēt. Arī par šo Sābas ķēniņieni, jeb Šebas ķēniņieni arī par viņu ir teikts, ka viņi arī celsies tiesas dienā un notiesās. Jo viņa saņēma liecību no Salmana, viņš saka, šeit ir vēl daudz lielāka liecība. Un mūs visus, kas esam šeit, mūs gaida vismaz viena vai divas no šīm tiesām. Visas 3 nē, bet vismaz viena vai 2. Un jautājums, kā mēs gaidām šo dienu? Jo šī diena tuvojas. Mēs viņu nevaram ierakstīt kalendārā, kura tāda diena būs, bet mēs zinām, ka viņa tuvojas.
Jo jebkurā gadījumā, ka pat ja tu esi glābts, arī tevi gaida tiesa. Nevairs par to, ko tu izdarīji pirms tam šiem grēkiem, jo tie ir nomazgāti caur Jēzu. Bet par to, ko tu esi darījis pēc tam, ko tu esi sakrājis uz tā pamata, ko Jēzus tev ir devis. Jo mēs arī redzam, ka sots vairs nav tas pats, jo neticīgiem sots ir iemests šis uguns ezerā, bet tad, kad mēs lasām to, ko Jēzus stāstīja, ka viņiem ir šie sitieni, es nezinu, kā tas izpaužās, bet viņi vienkārši zaudē kaut ko, viņi zaudē balvas. Arī korintiešu vēstulē rakstīts, ka darbs sadegs, bet paši tiks izglābti. Tas ir tas sots, ko viņi saņem, vai arī varbūt kaut kādā veidā apkaunojums, kaut kādā veidā par to, ka viņi nav bijuši uzticīgi kalpi līdz galam. Nezinu līdz galam šo, bet mēs redzam, ka arī ticīgie tiks tiesāti kaut kādā veidā. Bet kā mums ir jāgaida šī tiesas diena, ja pēdējā diena, vai mēs esam tai gatavi? Un vai mums šķiet, skatoties uz sevi, ka mums būs drošums, drošība tajā dienā ies slikti? Nē, ies labi, vai arī tieši pretēji ies slikti? Vai mēs esam gatavi vai nē? Un ir patiesībā tikai viens veids, kā to var zināt, un mēs arī zinām šo veidu, kā mēs varam zināt, kā mums ies. Un šis veids ir salīdzinot ar tiesas protokolu, salīdzinot ar to, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Jo viss taču ir diezgan skaidri aprakstīts. Dievs tiesās pēc darbiem. Un Bībelē aprakstīts, kas ir labi darbi, kas ir slikti darbi. Tā kā patiesībā tas nav nemaz tik sarežģīti, bet cilvēki ir piemānīti dažādos veidos, un mēs paši arī dažkārt sevi piemānam, ļaujam vēlnam sevi piemānīt. Jo var būt tā, ka tev liekas, ka viss ir kārtībā tavā dzīvē. Un vēlns bieži vien tādu iedod mierinājumu sajūtu arī, ka viss ir labi, viss iet gludi, viss iet perfekti. Un ļoti daudzi cilvēki šajā pasaulē dzīvo, ka it kā viss ir labi. Bet patiesībā viņi vienkārši neapzinās, ko viņi ir pelnījuši par saviem grēkiem. Jo var gadīties tā, ka tev liekas, ka viss ir labi, bet patiesībā viss ir briesmīgi. Jūs zināt tādu vienkāršu piemēru, tas nedaudz arī smieklīgs piemērs dažkārt ir, bet par vīra un sievas laulībām, un, piemēram, kāds prasītu no malas, vai viss ir labi, vīrs teikt, viss ir labi, bet sieva teiktu, kas ir labi, vai kaut kā tādu, tā kā, un vienkārši viņš neredz, tas vīrs neredzētu varbūt tās lietas, un viņam liekas, ka viss ir labi, liekas, viss ir kārtībā, jo viņš neredz vienu, otru, trešo lietu, kaut kādu vēl. Tas, protams, nenozīmē, ka tādā veidā, ka laulības ir slikta lieta vai ko tam līdzīgi. Vienkārši saku, ka tā daudzkārt var gadīties, ka viens redz vairāk nekā otrs, un Dievs redz visu. Un es zinu, ka pirms es biju glābts, es dzīvoju vispār tādu attieksmi, tā kā, es nezinu, kā viņu noraksturot, bet pilnīgi viss vienalga. Tā kā, gan jau būs labi. Pat nebija man vienkārši, zināt, latviešu šis teiciens, viss būs labi un viss būs kārtībā, gan jau būs labi un tam līdzīgi. Man vienkārši bija vienalga. Un es kaut kā domāju, ka gan jau kaut kas sakārtosies un viss sakārtosies. Un pat ja nesakārtosies, tāpat viss kārtībā. Bet tā, ja mēs skatāmies uz realitāti, nevis uz to, ko mēs domājam, tad ir pavisam citādāk. Un tāpēc cilvēkiem ir jāstāsta par to, ka gaidāma šī diena, šī atskaites diena, šī diena, kad tas, kurš mums ir iedevis darbu šeit uz zemes, uzdevumu šeit uz zemes, mūsu ķermeni, visu, ka viņš prasīs atskaiti par to. Un grēciniekiem tā diena nebūs patīkama. Izlasīšu no Romiešiem 2. nodaļas, kur Pāvils, 1. nodaļā viņš jau ļoti daudz šos grēkus uzskaitīja, nevar, man liekas, ka 20 pāri bija, vai pat vairāk, kas raksturo cilvēkus, kā viņi atkāpušies no Dieva. Bet tad viņš 2. nodaļa sāk ar to, ka viņš saka, bet tu, kas tiesā, tu neesi labāks, ja tu dari to pašu. Jo daudz cilvēki ir izvēlējušies tādu amatu vai, nezinu, vietu sabiedrībā, attiecībā pret citiem cilvēkiem, ka viņi redz, ka citi to dara, bet viņi vienkārši, arī tie cilvēki to dara, tad visi to dara, ja? Bet vieni liek uzmanību uz to, ka citi to dara, kaut arī viņi paši to dara. Un tāpēc viņi domā, ka tāpēc, ka viņi runā par to, tāpēc varbūt viņu grēkus kaut kādā veidā nepamanīs.
Un tā bija ar šiem farizējiem un daudziem citiem, kas bija Jēzus laikā, jo viņi redzēja visus tos citu grēkus, viņi mācēja viņus nosaukt, bet viņi neredzēja savus grēkus. Un, protams, arī Pāvils šajā 2. nodaļā, viņš saka, tu saucies jūds, un tad tu tiesā visus tā un tā, bet pats dari tā. Bet šeit viņš saka, iesākot nodaļu, bet vai tu, cilvēki, kas tiesā tos, kas tā dara un dari to pašu, domā, ka tu izbēgsi Dieva tiesai? Tad neviens neizbēgs šeit Dieva tiesai, tas ir skaidrs. Jo tas, ka mēs kādu varam nosaukt par grēcinieku vai nē, tas nekādā veidā neuzlabo mūsu situāciju tiesā. Tas, ka mēs kaut ko zinām vairāk vai labāk. Ja mēs zinām, ka jā, viņi ir grēcinieki, tas mums nepalīdz. Vai tu nicini viņa labestības un iecietības un ilgcietības bagātību, nezinādams, ka Dieva labestība tevi vada uz nožēlu, bet pēc savas cietības un nenožēlojošas sirds krāj sev bardzību uz bardzības dienu un taisnas Dieva tiesas atklāšanu, kas ikvienam atmaksās atbilstoši viņa darbiem. Tad arī viņš apraksta, vieniem būs labi, bet otriem būs bēdas. Viņš saka, bēdas un mokas uz ikviena cilvēka dvēseles, kas dara ļaunu, vispirms nav jūda un arī nav pagāna, bet godība, gods un miers ikvienam cilvēkam, kas dara labu, vispirms jūdam un arī pagānam. Daudziem cilvēkiem liekas, ka viņi var dzīvot un krāt arvien vairāk grēkus un ka īsti nekas nemainās, bet mēs redzam, ka viņi krājās. Es nezinu, kā tas notiek Dieva skatu punktā, bet mēs redzam, ka tiek atvērts šīs grāmatas un tiek tiesāti pēc darbiem, bet šie darbi var sakrāties. Viņš saka, jo tu vairāk nāk šī diena, jo vairāk bardzības viņi sakrāja. Līdzīgi arī, ka tev, piemēram, darbā ir iedots uzdevums uz mēnesi. Es nezinu, kādu piemēru varētu iedot, bet, piemēram, tev jāuztaisa galds. Un pienākusi 26. datums, un tu vēl neesi atradis koku materiālus. Tev jāuztaisa izrakstīts perfekts galds, tu nezinu, kādiem bagātniekiem. Un jo vairāk, jo tuvāk nāk tā diena, jo tev pašam lielāka spriedze un tev krājās šī, tu zini, kas tev gaida, tu zini, kas tev nāks virsū. Tev ir iedot šis uzdevums, bet tu velc laiku, tu velc šo laiku un neko nedari. Un tev krājās šī bardzība uz tevi, ja tu zini, ka tā diena noteikti pienāks, viņa nekur neizbēgs. Tu vari dzīvot fantāzijās, ka kaut kur pazudīs tā diena, bet tā diena nāks un ko priekšnieks teiks. Es zinu, ka man ir bijis līdzīgi, bet es neteicu sevi, bet man liekas, tas bija neziņas dēļ, es biju, un arī muļķības dēļ, es biju darbā, kur konstruktors biju, un man bija iedots darbs un bija iedots uzdevums, bet es līdz galam nezināju, kas man jādara, un man kaut kā negribējās runāt ar to priekšnieku. Es jau vairākas reizes ar viņu biju runājis, un tā kā man likās, viņš drīz nāks un viņš prasīs, ko esmu izdarījis, un es nezinu, vai es esmu izdarījis to, ko vajadzīgs, jo man nebija šī sajūta, ka es esmu izdarījis pilnīgi. Man bija tāda kā sajūta dzīvot zem stresa, dzīvot zem bailēm. Bet grēciniekiem tas ir arī, ka viņi dzīvo visu laiku un viņi krāj, un viņi nezina, viņi mēģina sev iestāstīt, mēģina sev mierināt ar to, ko pasaule piespēlē, ka būs jau labi. Bet tā diena tuvojas strauji. Jūs arī zināt, ka cilvēki, kuri saka, ka viņi ir vecāki, ka viņi saka, ka laiks ātrāk iet, dienas skrien, gadi skrien. Tuvojas ļoti strauji šī diena, kad viņi tiks tiesāti. Un arī Jēzus teica, ka tas, kurš netic uz viņa paliek tās dusmas, ka tās nav vienkārši tu izvēlējies neticēt Jēzum, un tad tu vari dzīvot tālāk savu dzīvi mierīgi, bet ka tev paliek Dieva dusmas, tās gaida tevi, viņas joprojām tur ir. Dievs tiesās grēkus, un Dievam nav nekādu pielaižu. Viņš ir teicis, grēka alga ir nāve. Tad, kad nāks priekšnieks, nāks darba devējs un prasīs, ko tu esi izdarījis, šeit ir grēki, ko es esmu izdarījis, un tad alga ir nāve. Tā nav runāts tikai par šo fizisko nomiršanu, bet par šo mūžīgo, par to otro nāvi, kas ir, teikts, atšķirtība no Dieva, šīs ciešanas. Un daudzkārt cilvēki domā, ka Dievs pievērs acis tikai tāpēc, ka viņš ir labs, bet tas nekādā veidā nesamazina to, ka viņš ir taisnīgs. Nesamazina to, ka viņam ir jātiesā. Viņš tiesās, jo grēka alga ir nāve. Man patīk tādi piemēri no Jeremijas, vispār praviešu grāmatas ir pilnas ar
Dieva attieksmi pret to, kā viņš izturās pret cilvēkiem, kur ir viegliprātīgi pret grēkiem, viegliprātīgi pret gaidāmo dienu. Jo daudzkārt praviešos arī norāds, ka cilvēki saka, kur tad ir šis pravietojums, kur tad ir šis redzējums, kur tad ir tā lieta, ko Dievs ir apsolījis, nekas jau tur nebūs, nekas nenotiks. Un tur varbūt bija fiziskas tiesas diena, tur bija pilsētas iznīcināšana, trimda un tā. Un viņi smēja, bet Dievs teica, būs, tūlīt būs. Un arī Jeremijas 5. nodaļā, Jeremijas grāmata arī ļoti skaisti ir. Tur ir tādi, piemēram, aprakstīti, piemēram, tie bija kā baroti zirgi no rīta, ik viens zviedza pēc savā tuvākā sievas. Vai es par šo neapmeklēšu, saka tas kungs, un vai mana dvēsele neteiks atrieptos šādu tautu kā šī? Un viņš teica, ka viņš parādīja laulības pārkāpšanu, un kā viņi to dzīvnieciski dara, bet viņš saka, uzdod šo jautājumu, vai es par šo neapmeklēšu? Tā kā, kas jums nāk prātā, ka jūs to varat darīt? Jūs varat darīt šo grēku, un es vienkārši palaidīšu viņu garām? Tā kā, kas es esmu par Dievu? Arī Jēzus teica, ka tas, kurš uzlūko sievieti, lai pēc viņas iekārotu, ka viņš ir jau pārkāpis laulības sirdī. Un tas ir tas pats arī. Pat tev pat nav jāaiziet uz otru telpu vai otru māju vai citu vietu. Vai Dievs par to neapmeklēs? Vai viņš to neatrieps? Arī tālāk viņš te 5. nodaļā saka, jo starp maniem ļaudīm tiek atrasti nelieši, tie glūni, kā tas, kas liek slazdus, tie liek klamatas, tie ķer cilvēkus. Kā būris ir pilns ar putniem, tā viņa nami ir pilni viltības. Tāpēc tie ir kļuvuši lieli un palikuši bagāti, tie ir aptaukojušies, tie spīd. Jā, tie iet pat pāri nelietīgo darbiem. Tie netiesā lietu, beztēvu bērnu lietu, tomēr tiem sekmējas. Un trūcīgo taisnību tie netiesā. Vai es neapmeklēšu par šo, saka tas kungs, vai mana dvēsele netiks atrietos šādu tautu kā šī? Tad viņš atkal min dažādas grēkus, un viņš saka, kā jūs iztēlojaties, ka vienkārši es, varenais Dievs, es, kurš visu radīja, es, kurš devu šos likumus, un es, kurš teicu, ka ja jūs nedarīsiet, jūs būsiet nolādēti. Kā jūs varat iztēloties, ka jūs varat krāpties, jūs varat dzīties pēc mantas, nepareizi tiesāt, un es kaut kādā veidā to neapmeklēšu, es kaut kādā veidā to neņemšu vērā. Un viņš arī saka, brīnišķīga un briesmīga lieta ir darīta zemē. Pravieši pravieto nepatiesi, un priesteri valda pa savam, un mani ļaudis mīl, ka tas tā ir. Un ko jūs darīsiet tā beigās? Un tā viņš arī noraksturo, ka visi ir samaitājušies jau no praviešiem, priesteriem un vispārējie. Ka viņi dara pa savam, dara tā, kā viņi grib. Priesteriem bija uzdevums sargāt likumu. Priesteriem bija uzdevums mācīt likumu. Stāstīt cilvēkiem, tas ir pareizi, tas ir nepareizi, tas ir šķīsts, tas ir nešķīsts. Jo viņš arī, patiesībā, ja jūs lasat veco darību, tad tur ir teikts, ka viņiem ir jābūt pilnīgiem tāpat, kā es esmu pilnīgs. Un tas arī ir citēts Pētera vēstulē. Viņiem bija līdzīgā veidā. Viņiem bija cita likumi. Viņiem bija citādākā veidā tas jādara, bet Dievs gribēja, lai viņiem ir īpaša tauta un lai viņi rīkojas svēti, jo viņš ir svēts. Un priesteri samaitājās. Pravieši sludināja, ko viņi gribēja. Līdzīgi kā tas arī mūsdienās kristietībā ir. Viņš vienkārši sludina to, ko grib, to, kas pašiem nāk prātā, to, kas citiem izklausās labi. Bet te viņš saka, ka ko jūs darīsiet tā beigās? Vai es šo neapmeklēšu? Vai es to neatriepšu? Un var uzdot cilvēkiem, vai nebūs tiesas diena, kur Dievs atrieps katru netaisnu domu, katru grēku, vai par to nebūs atbildēšana? Un Bībele saka, ka būs, skaidrs, ka būs. Kā arī Mūzes teica rūbeniešiem un gadiešiem, viņš nezināja, vai viņi atgriezīsies, vai viņi palīdzēs, bet viņi teica, ja jūs grēkosiet, jūsu grēks jūs sameklēs, viņš jūs atradīs. Tā, ko tu sēsi, to tu pļausi. Tā būs. Un ja cilvēks ir grēkojis visu dzīvi, kāpēc? Lai tiesas dienā viņš varētu mierīgi stāvēt Dievu priekšā. Nav neviena iemesla. Jo, kā rakstīts, Dievs atmaksās ikvienam atbilstoši viņa darbiem. Nevis atbilstoši tam, ko cilvēks bija iztēlojies. Kā cilvēki iztēlojas dažādās veidos Dievu, vai arī es varbūt gribēju tā darīt, bet nekad man tā nesanāca, vai arī es jutos tā un tā. Bet Dievs saka, ka viņš atbilstoši viņu darbiem, to, ko viņi ir darījuši. Dievs, protams, zina, ka viss nāk no sirds, pareizi darbi nāk no sirds, arī ļaunas domas nāk no sirds. Un tiem, kuriem nav rokas un kājas, viņi tāpat var darīt dažāda veida darbus.
Bet viņš tiesās ikvienam atbilstoši viņa darbiem, nevis tam, kā viņš ir iecerējis, vai tam, kā viņš ir domājis, kā šis cilvēks ir domājis. Un tā nav Dieva žēlastība, ka viņš ignorētu grēku. Dieva žēlastība ir parādās tajā, ka viņš aicina nožēlot un atgriezties pie viņa. Jo viņš ikvienam grēciniekam dod šo laiku pārdomāt. Kā es teicu stākumā par šo sapulci, kad priekšnieks izsludina sapulci, būs tur, piemēram, pēc 3 dienām sapulce, tev ir laiks pārdomāt 3 dienas, vai tu esi darījis tā, kā ir pienākas. Un mums ir ļoti daudz laika. Dievs grēciniekam ir žēlastīgi devis daudz laika. Ja viņš pēc sava īpašā padoma, īpašā nolūka, viņš paņem vienu ātrāk, vienu vēlāk, bet tik un tā viņš ir devis katram pietiekoši daudz laika. Ir daudz sekundžu, minūšu, stundu ikvienam. Viņš aicina ikvienam nožēlot pirms nāk šī tiesas diena. Un tāpēc arī teikts, vai tu nicini viņa labestības, niecietības un ilcietības bagātību, nezinādams, ka Dieva labestība tevi vada uz nožēlu. Un viņš tiesās. Vēl viena lieta, ko Jēzus teica, ne tikai par darbiem, bet arī par vārdiem. Un šis arī mums var palīdzēt, lai arī es saprotu, ka tiešais konteksts nerunā tieši par glābtajiem, bet tur teikts, ka, kā Jēzus teica, ka par ikvienu tukšu vārdu, ko cilvēki runās, tie atskaitīsies tiesas dienā. Ka par katru tukšu vārdu viņi atskaitīsies tiesas dienā. Tas ir interesanti, jo cik daudzi var paspēt sarunāt, cik daudzi internetā mūsdienās var paspēt uzdrukāt un cik daudzi grāmatas ir iespieduši. Rakstīts par ikvienu tukšu vārdu. Es nezinu, kā tas notiks, protams, Dievam laiks nav robeža vai kaut kāds ierobežojums, ka cik katram cilvēkam būs stundas vai kā. Nezinu, kā viņš tiesās, bet viņš saka, ka par ikvienu vārdu. Un es nedomāju, ka viņš runā šeit par vienkārši pārteikšanos, tā kā es arī dažkārt pārsakos, jūs visi, ik viens no mums pārsakās un pasaka, ko lieku, bet par tīšām, muļķībām, kur tu runā muļķības un zaimo, kur cilvēki, piemēram, saka, nu, kur tad ir tas Dievs? Vai arī, kāpēc viņš nenovērš ļaunumu, ja jau Dievs ir? Kāpēc ir tik daudz ļaunumu pasaulē? Kāpēc ir karš? Arī, ka nav pierādījumu, ka Dievs ir, vai arī nebāzies virsū ar savu pārliecību. Katram sava ticība un katram savs Dievs. Protams, mēs šo pantu arī varam izmantot, runājot par to, ka mums nevajag runāt muļķības. Arī Salmans par to runā, ka mums ir jāsavalda savu mute, un lai mūsu vārdi ir maz uz šīs zemes, un ceļš arī vārdi, kad mēs nākam Dieva namā. Un arī tieši pretēji teikts tiem, kas kalpo viņam, draudzē rakstīts tiem, kas runā, lai runā kā Dieva orākuls, jeb Dieva vārdus. Bet tas, ko tad šeit nozīmē, tas, ka viņš saka tukšs vārds, un es izlasīšu plašāku kontekstu, kur viņš saka pirms tam jau. Tādēļ es jums saku, visu veidu grēks un zaimošana cilvēkiem tiks piedota, bet zaimošana pret svēto garu cilvēkiem netiks piedota. Un kas vien runā vārdu pret cilvēka dēlu, tad tas ir runā vārdu, tukšs vārds. Pret cilvēka dēlu tas viņam tiks piedots, bet kas vien runā pret svēto garu, tas viņam netiks piedots, un šajā pasaulē nec nākošajā. Vai nu dari koku labu, un viņa augli labu, vai arī koku nelabu, un viņa augli nelabu. Jo koku pazīst pēc tā augļa. Ak, odžu dzimums, kā jūs ļauni būdami varat runāt labu, jo no sirds pārpilnības mute runā. Labs cilvēks no sirds labiem dārgumiem izdod labu, un ļauns cilvēks no ļauniem dārgumiem izdod ļaunu. Bet es jums saku, ka par ikvienu tukšu vārdu, ko cilvēki runās, tie atskaitīsies tiesas dienā. Jo no saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un no saviem vārdiem tu tiksi nosodīts. Te, ja mēs paskatāmies šo kopējo kontekstu, viņš runā par neapdomīgu, jeb tīšu arī runāšanu pret Dievu, pret lietām, ko tu līdz galam arī varbūt nezini un nesaproti. Par Dievu, par Jēzu un Svēto garu, jo viņš teica te par dēlu, ja kāds runā pret dēlu, tas viņam vēl tiek piedots, bet kas runā pret Svēto garu, kas zaimo par Svēto garu, tas viņam netiek piedots. Un, jo tas ir pats arī, te ir paši svarīgākie momenti cilvēka dzīvē, kad viņam tiek piedāvāts evaņģēlijs, kad Dieva gars uz viņu runā, Dieva gars viņam stāsta un rāda, ka viņa sirds ir ļauna, ka viņam ir jānožēlo,
un viņš kaut kādā veidā atsaka. Tas nenozīmē vienmēr obligāti skaļi, publiski citiem. Dažkārt jā, tā ir varbūt ņirgāšanās par citiem, kā arī viņi smējās par Jēzu šie farizēji un teica, ka viņš caur velnu izdzen velnus. Bet kā savā sirdī runā par šo garu, kurš tevi pārliecina. Arī kā Stefans viņiem teica, ka šiem cilvēkiem, ka jūs visu laiku turaties pretī svētajam garam. Un ka tu nicini Dievu, viņa evaņģēliju un arī šo garu, kurš vada tevi uz patiesu glābšanu. Protams, arī nevajag nicināt tos, kas sūta, tos, kuri ir sūtīti sludināt evaņģēliju, vai kuri aicina uz glābšanu. Jo tas arī parāda šo attieksmi, man liekas, jo tu vairāk tu dari, jo tu vairāk arī lielāk iespēja nocietināt šo sirdi, un ka tu negribēsi paklausīt to, ko Dievs saka. Tas ir par grēciniekiem, par šo tiesu, ka viņiem nāksies atskaitīties par ikvienu darbu, par ikvienu vārdu. Bet kā tad ar tiem, kas ir ticīgi? Kā es teicu, ir šīs 3 dažādās tiesas, un kāda viņiem ir gaidām šī atskaites diena, šī tiesas diena, un vai tu esi gatavs šai dienai? Vai tu raugies ar prieku, vai tu nevari sagaidīt, kad varēsi stāties Kristus soļa krēsla priekšā, vai arī drīzāk ar nemieru, jo mēs visi gaidam un mēs skatāmies to dienu. Un Korintiešu vēstulē rakstīts tā, jo mums visiem jāparādās Kristus tiesas krēsla priekšā, lai ik viens var saņemt to, ko ir darījis savā ķermenī, atbilstoši tam, ko viņš ir darījis vai labu, vai sliktu. Un tad viņš arī saka, tāpēc zinādami tā kunga šausmas, mēs pierunājam cilvēkus, bet mēs esam darīti redzami Dievam, un arī es ceru, ka esam darīti redzami jūsu sirdsapziņās. Varbūt nedaudz sarežģīts tas teksts, bet tas, ko viņš šeit pasaka, ka ja jūs zināt, cik Dievs ir bargs arī tiesnesis, un kā ar Ebreju vēstulē rakstīts, viņš ir rijošs uguns. Viņš saka, tāpēc mēs zinādami to mēs pierunājam cilvēku, mēs runājam par cilvēkiem, pārliecinām viņus, meklējam, lai viņi nepaliek neloģiski savās domās, savos aizspriedumos pret Dievu, bet lai viņi ieklausās patiesības vārdā. Jo viņš saka, jo mums visiem jāparādas Kristus tiesas krēsla priekšā. Un jautājums, vai tu būsi tāds, kurš ar prieku varēs iet Dieva valstībā, viņa godībā, zinādams, ka tu esi darījis visu, kas ir pareizi, kas ir pavēlēts, vai arī tu būsi tas, kurš zina, ka man ir vēl tā lieta jāizdara, kaut kad varbūt pieķeršos tam, bet ne tagad. Un es līdz galam necenšos izpatikt tam kungam. Un tas ir līdzīgi skatoties par šo atskaites dienu priekšnieku, jeb arī algas dienu vai ko tam līdzīgi. Vai tu viņu gaidi kā ar prieka sajūsmu, vai arī ar nepatīkamu spriedzi, kā varbūt nepaklausīgs bērns. Jo, jūs zināt, arī dažkārt ģimenēs tā ir, ka ir tāda sistēma, ka ja bērns kaut ko izdara un tēvs, piemēram, nav mājās un māte netiek galā, viņa saka, pagaidi, kad tēvs atnāks mājās. Un tad, kas bērnam ir jādara, viņam ir jāsēž un viņam ir milzīgas spriedzes, domāju. Man tā nav bijis, bet man, es zinu, ne Jēkabam, bet citam brālim bija tā, ka viņš izdarīja un es zināju, ka viņam būs un viņš zināja, ka būs un viņš slēpās zem galda un es vienkārši jūtu to spriedzi, es pat nezinu, vai viņam bija iekšā, es protams nezinu, nekad prasījis, kas viņam bija iekšā, bet tā kā es jūtu par viņu, es jūtu, kā viņam būs, kad atnāks, es neatceros mamma vai tētis un nopērs viņu, kā viņš jutīsies. Man tā vismaz likās. Un, tā, es domāju, ka daudzās varbūt ģimenēs vai kā ir līdzīgi, nezinu, cik Latvijā vai kā, bet ja mēs skatāmies uz to, ka Dievs ir mūsu tēvs un kurš mūs pārmāca, kā būtu loģiskāk mums iet pie viņa regulārāk un pārbaudīt, vai mēs esam kaut ko izdarījuši nepareizi, vai arī mums ciesties un gaidīt, kad viņš pats atnāks pie mums un sameklēs, un kur tad jūs esat, un ko tu darīji, kāpēc tu šeit grēkoji. Protams, loģiskāk mēs varētu izspriest, ka mums jāiet pie viņa pēc iespējas biežāk, lai mēs zinām, kāda ir viņa attieksme, vai viņš ir labvēlīgs pret mani vai nē. Un Jēzus patiesībā jau negrib, lai mēs dzīvojam neziņā, lai mēs dzīvojam, vai es daru labi, vai es daru slikti, jo
Dievs nav tāds Dievs, kurš grib atstāt cilvēkus tīši neziņā. Viņš atstāja cilvēkus dažkārt grēka dēļ, un grēks ir tas, kas tā kā aizmiglo acis, un tu īsti nevar saprast. Jo arī Jesajas grāmatā ir rakstīts, ka mēs taustamies tumsā, kā dienas vidū taustamies kā tumsā, bet tur viņš saka, tāpēc, ka mūsu grēki ir attālinājuši tevi no mums vai mūs no tevis nošķīruši. Un tāpēc tu nevari saprast, vai tu dari pareizi. Bet Dievs negrib, lai tā būtu. Viņš ir teicis mums pārbaudiet, kas ir Dieva labā, pilnīgā griba. Un tāpēc, kā es arī teicu, kā mums vienīgais veids, kā mēs varam būt drošībā, gaidot to dienu, un mēs arī nezinām, kad tā diena nāks, un šis arī nav mudinājums vienkārši gaidīt tikai to dienu, bet principā jau staigāt katru dienu pareizi. Nevis cerēt, ka tu kā students pēdējā brīdī paspēsi visu samācīties un būsi sekmīgs. Bet jau tagad darīt pareizi. Kā tad mums var būt drošība? Kā Jānis teica, ka mums var būt drošums tiesas dienā. Kā mums var būt šī drošība, par ko Jānis rakstīja. Un tikai tad, ja mēs dzīvojam atbilstoši rakstiem, un tas, protams, nozīmē salīdzināt sevi rakstiem. Šis pants 119. psalmā saka, ka Dieva vārds ir gaisma uz maniem ceļiem. Viņš ir tas, kurš parāda, kur es eju, kur man jāiet. Un tāpēc visas šīs lietas, ko tu dari savā dzīvē, ir regulāri jāsalīdzina. Jo dažkārt mēs iegrimstam tādām, jā, es jau to visu zinu, es to visu daru pareizi, bet vai tiešām? Un es vienmēr jums atkārtoju tās pašas lietas, bet man nav par grūti arī atkārtot patiesībā. Un cilvēki ir mūsdienās izveidojuši tik daudz dažādus konceptus, kā kristietim ir jāizskatās. Un ir dažādi šie veidi, stereotipi par to, kā kristietim ir jādzīvo. Tāpēc vienmēr ir veselīgi atgriezties pie tā, kas ir Bībelē. Vai ir svēta dzīve atbilstoši rakstiem, kā Bībele māca pieklājība, atturība. Tas iekļauj arī, ka tu neesi riģīgs, neesi dzērājs, nav slinkums varbūt darbā, vai nav neķītras runas, kā Efeziešu vēstule runā, neapsmiešana, vai cilvēki arī kristieši izmanto dzēlīgus jokus, negodīga peļņa, daudzas tādas lietas, kas ir ietver šīs svētās dzīves. Un šis vārds mums ir dots, lai mēs salīdzinamies ar to. Tāpēc arī tik daudz ir šo versiju, kā cilvēki saprot, kas ir draudze. Vienmēr attaisnojums, lai neiet uz draudzi, cilvēki saka, es jau esmu draudzē. Universālā Kristus draudzē, kurā nekad neviens nesapulcējas. Vai arī, kur 2 vai 3 sanāk kopā, un tad, kad viņš varbūt sanāk ar kādu kopā, tad it kā ir, bet viņš patiesībā nekad nedomā, ka tā ir draudze. Es nezinu, varbūt kāds domā. Es neesmu sastapis nevienu cilvēku, kurš reāli domā tiešām tā, ka tajā brīdī, kad viņi 2 tā sanāk kopā un viņam ir kaut kāda apmēram ticība par Jēzu, ka tad viņi kļūst par draudzi. Es zinu, ka tas ir izmantots kā attaisnājums, bet es nedomāju, ka viņi tā, labi, kurš tad mums ir tur skolotājs, kurš tad mums tur ir tas, un kā mēs tur tagad rīkosimies, un labi jau tā līdz nākamajai reizei. Viņi nekad nesatiekas. Tas vienkārši kaut kāds mīts bišķi. Tas ir paņemts ārpus kontekstā tas, ko Jēzus runāja saviem mācekļiem. Bet ir svarīgi meklēt to, kas ir Bībelē rakstīts, kā Jēzus izveidoja savu draudzi, un iet uz tādu, kas dzīvo atbilstoši rakstiem, vai meklē dzīvot atbilstoši rakstiem, kas ir meklēt darīt tā, kā Bībelē ir rakstīts no sākuma līdz beigām, nevis vienu lietu vai otru lietu. Jūs zināt, tik viegli ir sagrozīt rakstus, un arī es varu netīšām sagrozīt rakstus, un tāpēc ir tik svarīgi, es izlasu raksturvietu vai kāds nosauc raksturvietu, vienkārši pārbaudīt, kas tur ir teikts. Pārbaudīt, vai tas tur tiešām ir teikts patiesi. Jo, piemēram, mācība par to, ka sievietes nedrīkst mācīt. Viņa ir uzrakstīta diezgan skaidri jaunajā darībā. Bet ir cilvēki, kas vienkārši paņems kaut kādus veidus un teiks, bet Fēbe bija kalpotāja tajā draudzē, un tad tu nezini to raksturiet, un tāds, varbūt. Un tad tur vispār teikts, tur patiesībā teikts nevis diakonu sievas, bet tur rakstīts diakoni sievietes, un tad tu sāc domāt, varbūt tā viņam taisnība. Un tad, tā kā, ja tu nezini rakstus, nepārbaudi, tad tu vari iet šajās nepareizajās mācībās. Bet mums jābūt visām šīm lietām, lai mēs zinātu, vai mēs kā draudzē, vai mēs atsevišķi visi staigājam pareizi un esam gatavi šai dienai, mums ir jāsalīdzinās ar rakstiem.
Arī, ka sievietēm ir jābūt gan paklausīgām, gan rūpējas par vīru, bērniem, māju. Gan arī vīrieši ir tie, kas gādā fiziski un garīgi par savu ģimeni, māca, jo nedarbojas tikai tas, ka sieviete nedrīkst mācīt, un tad vīrietis neko nemāca. Tā kā jābūt abiem diviem. Viens nedrīkst mācīt, viņš nemāca publiski, otrs māca, viņam tā jādara. Un tā tālāk. Ir daudz lietas, kuras mēs varam salīdzināties. Vai mēs tā darām, vai mēs tā dzīvojam? Nevis, vai mēs vienkārši paņemam kaut ko un tā dzīvojam, bet vai mēs ejam cauri visam. Ja zināt, tad jaunā derība tiek saukt arī jaunais testaments. Kas ir testaments? Testaments ir tas, kurš ir nomiris, viņš atstāja visu pa punktiem, kā jums jārīkojas ar manu mantu, kā jums jārīkojas ar visu, ko es atstāšu. Dažkārt ne tikai mantu, bet vienkārši arī aiziet atvainojies tam cilvēkam, es nezinu, piemēram tā. Vai manā vietā aizbrauc uz to vietu un paskaties uz to ainavu vai kaut ko. Viņš uzraksta visādas lietas, varbūt dažkārt tiem paliekušajiem nesaprotamas, bet viņš ir uzrakstījis un visiem jāizdara tieši tā. Un apustuļi un pravieši jaunajā derībā, viņi bija tie, kas mums iedeva šo testamentu, viņi pierakstīja. Jēzus, viņi bija šie, es īsti nezinu, kas tas juridiskais termins, bet kur viņi nolasa šo testamentu, un visiem pārējiem arī ir jārīkojas pēc tā, kas tur ir rakstīts. Mēs nevaram vienkārši, mums nepatīk tā, kā tur ir uzrakstīts, mums tur bišķi citādāk gribētos, un tad mēs izsītrojam ārā, bet mums ir jābūt, ka mēs lasam, un mēs zinām, ka mēs izdarījuši tā, kā tur ir rakstīts, un nevis kaut ko pielaižot. Un tā lieta, ko Pāvils arī teica, kas to raksturo, ir, ka tev ir tīra sirdsapziņa. Tīra sirdsapziņa nevis tikai cilvēku priekšā, bet viņš, kā viņš teica, esmu dzīvojis visā labā sirdsapziņā Dievā priekšā, un arī citā vietā viņš teica, ka cilvēku priekšā. Bet visvairāk Dieva priekšā. Ka tas, ko tu esi darījis, tu zini, ka, ja tev ir tīra sirdsapziņa Dieva priekšā, tad ir acīm redzami, ka tiesas diena pienāks, ka viņš neturēs ļaunu prātu par tevi, ja tev ir tīra sirdsapziņa. Par Jēzus nākšanas dienu ir rakstīts, ka viņa nāk kā zaglis naktī. Un es šodien nebiju nekad tā iedomājies no šī aspekta. Es vienmēr biju iedomājies to, ka zaglis nāk negaidīti, viņš kaut ko nozog, principā tu viņu negaidi. Viņš nāk un tu neesi cerējis, ka viņš nāk un aplaupa tevi. Bet es nebiju iedomājies par to, ka viņš varbūt aplaupa tevi. Es nebiju iedomājies par to, ko viņš reāli izdara, ka viņš nozog. Un es nezinu, kā to varētu precīzi noraksturot, bet ka... Ja tu neesi bijis gatavs viņa nākšanas dienai, un tu esi kā šis cilvēks, kurš ir sakrājis zeltu un sudrabu un koku un vēl visu kaut ko uz Kristus pamata, tad tev tas viss tiek paņemts prom, tev tas viss sadeg, tev tas viss tā kā nolopīts, tev vairs nekā no tā nav. Tu neesi bijis gatavs šai dienai. Un tas ir tas, uz ko es gribēju pamudināt, un kā viņš teica, kā Pāvils teica, un kā Jānis teica, ka ir iespējams būt drošībai tai dienā. Ir divi varianti, kā mēs skatāmies, un tas ir atkarīgs pilnībā no tā, vai tu staigā ar Dievu, vai tu nestaigā ar Dievu. Ja tu esi grēkā, tad tev nebūs pilnīgi miers pirms šīs dienas. Tad tev sapratīsi, ka tu neesi bijis uzticīgs strādnieks un kalps un darījis visu tā, kā tev ir noteikts. Tu zināji, ka tev tur vajag būt laipnākam, tu zināji, ka tev vajag varbūt vairāk mīlēt sievu, vairāk darīt kādas lietas, bet tu neesi to darījis. Tad tev nav līdz galam šis miers. Bet Pāvils saka, ka viņam bija tīra sirdsapziņa. Un otrkārt, otras puses, ja tu esi darījis, tev būtu šis miers un drošība. Un Pāvils arī teica tajā savā vietā, kur es izlasīju. Es esmu cīnījies labo cīņu, es esmu pabeidzis savu kursu, es esmu turējis ticību. Turpmāk man ir nolikts taisnības kronis, ko tas kungs taisnais tiesnesis man dos tajā dienā. Bet šeit viņš nepabeidza teikumu, jo viņš saka, un ne tikai man, bet arī visiem tiem, kas mīl viņa parādīšanos. Tas ir arī mums. Ja mēs gaidām to viņa dienu. Jo atkal atgriežoties pie paša sākumā, pirmā piemēra, ko es teicu par atskaites dienu ar priekšnieku. Ja tu neesi strādājis labi, vai tu mīli to dienu, vai tu gribi to dienu, tev labas emocijas izraisa, tā diena nāks. Nu, nē. Bet, ja tu esi darījis labu, un varbūt tu gribi parādīt savu darbu priekšniekam, tu esi visus sagatavojis, un
tu gribi, lai tā diena pienāk un lai tu vari ātrāk parādīt viņam, šeit ir tas, ko es izdarīju, šeit ir mans darbs, skaties. Nu, varbūt ne lielības dēļ, bet vienkārši tu esi priecīgs par savu darbu un priecīgs, ka tu varēsi palīdzēt vai parādīt savam priekšniekam. Un tad tas ir tas, kā mēs varētu norakstīt, tu mīli to dienu vai tu mīli to brīdi, kad viņš parādās. Un tad šis ir tāds iedrošinājums, varbūt gaidīt to dienu un skatīties, lai šī diena nenāk kā zaglis un nenāk kā tāda spriedzes diena, nemiera diena, bet lai viņa nāk ar patīkamām emocijām. Un, protams, grēciniekiem tas nozīmē vienu nožēlot savus grēkus un vērsties pie Dieva, bet arī mums tas nozīmē nožēlot to, ko mēs esam nepareizi darījuši un skatīties, lai mēs staigājam pareizi. Āmen.